Latvijas uzņēmums Tilde pirms kāda laika saņēma Eiropas komisijas uzaicinājumu izstrādāt platformu, uz kuras Eiropas Savienības valstis varētu būvēt savus mākslīgā intelekta risinājumus. Problemātika, ko saskatīja komisija, ir tā, ka Eiropā nav vienota valoda, un kamēr pasaulē attīstās lielo valodu modeļi tādās valodās kā angļu un ķīniešu, mazās valodas paliek iepalicējos, un par tām neviens uzņēmums nav īsti ieinteresēts rūpēties. Tilde tad ķērās pie darba un piesēdās pie Eiropā lielākā un jaudīgākā superdatora, kas atrodas Somijā. Tā nosaukums ir Lumī, un tā iemācīja šim datoram vairāk nekā 1 triljonu vārdu, un burtiski pat ir publicējusi pirmo mākslīgā intelekta platformas versiju. Par godu šim lielajam notikumam uz sarunu es aicināju Tildes valdes priekšsēdētāju Artūru Vasiļevski. Artūr, es sveicināts Mediānā. Es saprotu, ka Tildei šis ir faktiski tāds ļoti aizņemts un arī ilgi gaidīts laiks, kad jūs esat pasaulē prezentējuši savu mākslīgo intelektu, vai ne? Tā ir sanāk. Jā, vispirms paldies par uzaicinājumu, un tiešām tā ir. Redz kā, es domāju, Eiropa ar to brīdi, kad Amerika nopublicēja OpenAI nopublicēja ChatGPT šo te mākslīgo intelektu risinājumu, Eiropa saprata, ka tā ir nākotne un Eiropai ir jāveido savu risinājumu. Jo mākslīgais intelekts, neapšaubām, tā ir tā tehnoloģija, tie risinājumi, kuri mainīs veidu, kā mēs visi strādājam, kā biznes strādā, kā arī valsts pārvalde strādā. Un ar šo tehnoloģiju, šiem risinājumiem, mēs varam būt super efektīvi un patiesībā arī atklāt visam jaunas biznesa iespējas. Jaunas darba vietas radīt un kļūt interesantāk un efektīvāk. Daudz varbūt nesapratīs, kāpēc tu runā par Eiropu, ja jau Tilde ir Latvijas kompānija, kāpēc pēkšņi Eiropa ir kļuvusi laimīga. Redz kā, tas stāsts ir par to, kad tie risinājumi, kuri šobrīd ir pieejami, viņi ir izstrādāti Amerikā, un Amerikā pamatvaloda ir angļu valoda. Un līdz ar to, un tur arī lielākais tirgus ir. Un līdz ar to šie te visi risinājumi ir uz angļu valodas centrēti, bāzēti. Šie te risinājumi, kurus mēs ikdienā arī varam baudīt un izmantot, mēs redzam, cik viņi tiešām ir kvalitatīvi, precīzi, zinoši un atbalstoši, ja mēs runājam par angļu valodu. Bet tiklīdz mēs uzdodam jautājumu, sarežģītāku jautājumu, ne angļu valodā, kādā no Eiropas valodām, un piemēram mūsu latviešu valoda, kur patiesībā ir diezgan sarežģīta valoda, jo latviešu valodā ir ļoti daudz locījumu, un tas mākslīgais intelekts, tas, kurš ir apmācīts uz angļu valodu, tomēr neorientējās. Parādās blaknes, parādās kļūdas, parādās jaunvārdi, un bieži vien tas pat tādos sarežģītos uzdevumos mēs pat pazaudējam kontekstu. Un viņš jau, tas mākslīgais intelekts vairs nav tā kā atbalstošs rīks, palīgs, bet gluži pretēji, dažreiz pat traucē. Un līdz ar to tas lielais izaicinājums bija, ko tad Eiropa izmantot? Jo īsti alternatīvu nav. Un tāpēc arī Eiropas komisija šo te tādu risku, patiesībā stratēģisku risku apzinājās un uzticēja šo te mākslīgo intelektu, kas ir paredzēts tieši Eiropas valodām. Uzticēja Tildei. Varbūt tas izklausās pēc ļoti tāda apjomīga darba, ko jūs esat veikuši. Ko tas praksē tīri nozīmē? Jūs kaut kādā veidā apkopojāt to, kas jau internetā eksistē, vai mācījāties kaut ko jaunu, vai kā tas viss notiek? Tas bija ļoti apjomīgs uzdevums, kas iekļauj virknu virzienu. Vispirms, protams, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tas pamats ir dati. Un mēs te runājam par datiem, kuri iekļautu visas Eiropas valodas, un patiesībā ne tikai. Mums bija īpaši arī lūgums un uzstādījums no Eiropas komisijas Eiropas valodas iekļaut un arī kandidātu valstu valodas. Līdz ar to šis te modelis iekļauj visas 24 valodas plus ukraiņu, turku un arī Balkānu valsts kandidātu valsts valodas. Tā kā šis modelis patiesībā ir tāds ļoti spējīgs. Dati ir viena lieta, bet otra lieta ir arī kā nodrošināt, ka šis modelis ir drošs.
un drošs proti no satura viedokļa. Jo tas, kas tika pamanīts, un tagad pavasarī bija ļoti liels pētījums veikts, tas, kad Amerikas modeļi, tie, kur apmācīti uz interneta datiem, un tas ir tas lielākais datu tvērums, viņi ir inficēti ar Krievijas propagandu. Patiesībā es gluži pāris dienas atpakaļ pamanīju vienu pētījumu, kur mūsu analītiskā žurnālisti bija veikuši un salīdzināja, kā Amerikas modeļi komunicē par notiekošo karu Ukrainā. Un interesants fakts bija tas, ka, tāds Krievijas narratīvu tuvākais mākslīgā intelekta risinājums bija groks. Tāpat arī pārējie risinājumi neatpaliek, un patiesībā tā ir nopietna kaite, un patiesībā nopietns risks. Ja mēs paskatāmies no tāda riska aspekta risinājumu, kur mēs izmantojam valsts pārvaldē, vai risinājumu, kur mēs izmantojam tajā pašā izglītībā, un izglītībā patiesībā tas ir vēl sensitīvāk, jo jaunā paudze izmanto mākslīgo intelektu, mācās ar viņu, ar viņa sniegtiem padomiem, un ja tur jau ir šī te infekcija iekšā, tad tur ir ļoti nopietni riski. Tā kā šis bija tas otrs aspekts, kā padarīt šo mākslīgo intelektu drošu, uzticamu un ar Eiropas vērtībām, un, protams, arī milzīgā infrastruktūra, kur nepieciešama, lai apmācītu. Jā. Artur, varbūt izskaidro nedaudz, kādas durvis šis pavēr tieši Tildei, jo mums, protams, interesē, ka Tilde ir spēcīgs uzņēmums, kas eksportē un tā tālāk. Jums tas kaut kādus īpaši privilēģiju dod, ka jūs tieši izstrādājāt šo te platformu? Es teiktu, ka Tilde ir iegūsi savu šo te uzdevumu unikālu kompetenci. Unikālu kompetenci un izpratni, kā veidot mākslīgā intelekta risinājumu pamatus. Kā šo mākslīgo intelektu pēc tam var pielāgot atsevišķos lietojumos, valsts pārvaldei, privātam lietojumam, tai pašai izglītībā un tā tālāk. Tā kā mums ir šīs unikālas zināšanas. Tas ir viens, un otrs, mēs šo te mākslīgo intelektu varam jau tagad ļoti prasmīgi, efektīvi un kvalitatīvi integrēt un izmantot mūsu jau esošajos risinājumos produktos, kā mašīnu tulkošana, runas atpazīšana, virtuālajie asistenti, dažāda teksta, satura, analīze, analītika. Tā kā šis paver tāds ļoti plašas iespējas gan no tehnoloģijas skata punkta, gan arī no gatavo risinājumu piedāvāšanu plašākai auditorijai, gan arī individuāliem specializētiem risinājumiem. Jā. Vai kaut kas ir tāds, uz ko jūs tieši biznesā liekat fokusu? Es esmu dzirdējis, protams, par visām valodas tehnoloģijām un tā tālāk, bet kur to praksē pielieto? Vai tas ir uzņēmēju darbības, publiskais sektors? Pastāst varbūt sīkāk. Es teiktu, es izdalītu varbūt 3 virzienus, uz kuriem mēs šobrīd fokusējamies. Pirmais virziens plaši lietojami produkti, tādi kā tulkošana, runas atpazīšana un tie, kuri var atbalstīt tādās ikdienas sadzīves, pat biznesa procesos, kļūt kā tāda atbalsta universāli. Tas tāds viens virziens, un šos te produktus var mūsu mājaslapā pamēģināt, kur šie te produktu risinājumi neprasa īpašu pielāgojumu. Un tad ir tāds dziļāks virziens, un šeit mēs runājam par valsts pārvaldi. Valsts pārvaldi pielāgotie risinājumi, tur, kur galvenokārt mēs runājam par īpašu drošību, risinājumi, kurus ir nepieciešams izvietot pat valsts pārvaldes vai biznesa infrastruktūrā, tur, kur jānodrošina, ka tie dati neizkļūst ārā, ka pie viņiem neviens nepiekļūst. Tas tāds viens virziens, valsts pārvaldes virziens, un trešais, protams, virziens ir izglītība. Mēs redzam, mēs saskatām, un mums jau ir pirmās administratīvās saistes, ka mākslīgais intelekts tiešām var kalpot kā lielisks atbalsts. Un šeit arī, protams, jāņem vērā visi iepriekš minēto uzticamība, drošība un tomēr tādi pielāgot risinājumi gan skolotājiem, gan arī skolēnam. Lai tas nav traucēklis, bet gluži pretēji atbalsts izglītības procesam, drošam un uzticamam. Jā. Vai Tilde Open ir pamanīts arī šobrīd ārpus Latvijas, jeb šobrīd mēs par to runājam tikai šeit Latvijā un varbūt Baltijā, bet varbūt nekur citur Eiropā neko tādu vēl nezinu, ka jūs esat kaut ko tādu izdarījuši.
Jāsaka, ka mēs šo te lielisko Eiropas modeli esam nopublicējuši tikai burtiski pāris stundas, pāris dienas atpakaļ. Bet jāsaka, kad mēs skatāmies no statistikas, kad šis te modelis ir jau vairākas reizes lejupielādēts, pētnieki, zinātnieki, izstrādātāji jau, veic pirmos eksperimentus, pirmos, pielāgojumus, un bez tās dinamikas, ņemot vērā, ka vēl nav tāda masveida kampaņa uzsākta, šis modelis ir pamanīts. Un mēs gaidām jau pirmās atziņas un skatāmies, kā tas tālāk attīstīsies. Tātad uzņēmēji, kuriem šobrīd ir tātad arī vēlme pēc digitālās transformācijas, un viņi noteikti to dara, tildeopen.ai, ja, ir tā adrese. Pareizi es nosaucu? Pareizā adrese ir, tilde.ai, tur ir atsevišķa informācija par šo modeli kā tādu un arī par pašiem risinājumiem, kuri var tikt izveidoti balstoties uz šo un arī citiem modeļiem. Nu, skaisti. Liels tev paldies, Artur, par ieskatu šajā visā, un es tev novēlu, protams, lai viss izdodās, un mēs par tildi dzirdam tikpat daudz un tikpat, kā saka, skaļi, kā par tādiem produktiem kā ChatGPT un tā tālāk. Tā kā paldies tev par tavu darbu un paldies. Jā, liels paldies.